Un viņi ilgi domāja, un viņi uzrakstīja kaut kādu ļoti vispārinātu diagnozi un pateica, mēs meklējam pansionātu. Nu, ko man tagad darīt? Neko nedarīt. Mums ir atvilknīt, kurā ielikt diagnozi, un darīt tur nevar neko. Pirms un pēc man dzīve sadalījās tad, kad man piedzima Kristers, un viņš pēc 5 gadiem saslima ļoti smagi. Jā, Kristers saslima ļoti pēkšņi, 5 gadu vecumā. Viņam vienkārši viņš 2 nedēļu laikā pārvērtās no, kā man toreiz likās, pilnīgi adekvāts un foršs bērns, kurš runāja pilnos teikumos un gāja uz bērnu dārzu un mīlēja savu mazāko brāli. Viņš 2 nedēļu laikā pārvērtās par cilvēku, kurš vairs nevarēja noturēt karotu rokā. Viņš tikai gulēja un kliedza un bija pazaudējis principā kādas apkalpošanās spējas un arī valodu. Tā kā tas bija tāds brīdis, kas ir sadala to dzīvi. Jo tajā brīdī bija sajūta, ka no tā man dēla ir palikusi tikai ārējā čaula. Mēs gājām, protams, mēs gājām pie ārstiem, bet tas bija jau 20 gadus atpakaļ. Un mums neviens nekādu atbildi nedeva, jo izmeklējums, ko veica, tur nekādas izmaiņas, teiksim, smadzenēs, vai tur neredzēja neviens neko. Un tur tās versijas bijušas vairākas, viņš ir pārslimojis gan meningītu vai encefalītu vai kaut ko tādu nopietnu slimību, kur, tā kā es uz to jautājumu tā arī, tas arī to atbildi, kad es sapratu, ka man neviens to atbildi nevar sniegt, es šobrīd viņu arī vairs neesmu meklējusi to, ka man īsti, ko man tas neko nemaina, jo, ja es varētu atrast atbildi un ar to atbildi izārstēt savu, man būtu tas ceļš, ar ko es varu izārstēt savu dēlu, tad es ticamāk viņu meklētu, bet lielos, jo mēs aizbraucām, ka Latvijā, mēs sapratām, ka mūs īsti, tie izmeklējumi vēl pirms 20 gadiem nebija tādi pārāk plaši, teiksim tā, un tad mēs aizbraucām uz Vāciju uz vienu lielu klīniku, un tur viņi arī pateica, ka tur neko nevar vairs darīt. Viņi uzrakstīja, viņi ilgi domāja, viņi nekādu brīnumu nebija redzējuši, un viņi ilgi domāja, un viņi uzrakstīja kaut kādu ļoti vispārinātu diagnozi un pateica, mēs meklējam pansionātu. Tur nebija nekādas tādas, tagad rekuri radu. Mēs jau toreiz rekuri diagnozi, diagnozi, ka mums liekas, ka tas ir tas, bet ko man tagad darīt? Neko nedarīt. Mums ir atvilknīt, kurā ielikt diagnozi un darīt tur nevar neko. Un tad pēc vairākiem, viņam tad bija 5, un tad es nepadevos, jo man, es nebiju vienkārši gatava ne ar to samierināties, ne arī to pieņemt. Tad es atradu institūtu Filadelfijā, Amerikā, un tad Kristers vienkārši, principā 10 gadus viņš ļoti intensīvi par šīs Amerikas Filadelfijas institūta programmas arī strādāja. Un tad tur viņi bija tur bija jābrauc 2 reizes gadā uz Ameriku, un vīrs bijušais, jau tajā laikā par laimi labi pelnīja, un tad bija tā, ka es strādāju to dēlu, ar Kristru strādāju mājās, un piedzima vēl, kopā mums ir 4 bērni, vēl 2 jaunākie piedzima, un tad Kristers, viņš principā, tā Amerikas institūta programma bija ļoti, ļoti intensīva, un viņš 7 dienas, principā nedēļā viņi gāja non-stopā, un viņi bija jārāpo. Viņam tur vesela teorijas, tad nestāstīšu, bet viņam bija jārāpo un jālien, tā kā maza zīdaiņa, kad sāk vēl tikko kustēties. Un tur tas daudzums, kādu viņš dienā norāpoja, tur bija 3, 4, 5 kilometri, viņam katru dienu bija jānorāpo. Viņam bija jēlas ceļi, mēs likām tad speciāls aizsargus uz ceļiem, un arī jēlas rokas jau bija tāda horizontāla zviedru siena, pa ko viņam bija jākāpilējās. Un es mājās mācīju lasīt un rakstīt, un visādi skābekļa maskas un ogļskābās gāzes maskas, kas bija jāliek līdz pat 100 maskām dienās. Es viņam arī iemācīju rakstīt, viss brīnās, ka viņš tad lasa. Viņš arī viņš arī skaļi var lasīt. Tad arī tās institūta programmas, kas bija, jo viņam bija jārāda, speciāla teorija, ka rāda, cilvēks mācās nevis pēc kartīt, nevis pēc burtiem, bet pēc kartītēm lasīt. Un tad vesels vārdus uzreiz, un tas jau tās kartiņas pat mājās taisīja, un kartītes mājās, un grāmatas, un attēlus dažādus arī. Un tā,
Un tas ir. Un vēl klāt jau tur bija ļoti intensīva ēšanas programma, ārkārtīgi dzelžēna. Jo tagad visiem liekas pilnīgi pašsaprotam, ka ir diēta bez glutēna vai ka nedrīkst piena produkts. Mēs ejam veikalos un tur ir spēja tik izvēlēties vai īsti piens vai mandaļu vai auzu vai kādu, tik visu vēl ne. Un tajos laikos, kad mēs uzsākām, nekas tam līdzīgs vispār, es nezinu, kāds par to bija dzirdējis, tad teica, ka nedrīkst to parasto pienu, tad es blenderēju mandeļus pat mājās un taisīju viņam mandeļu pienu. Bet tagad jāsaka, ka viņam ir, tas progress ir ļoti, ļoti strauji. Viņam bija viena brīdi, un tad viņš vienā brīdī apstājās, bet tagad viņš ēda ar nāzi un dakšiņu, un kā es minēju, viņš māk lasīt. Bet tagad tas lielais jautājums ir, ko darīt tālāk, jo šobrīd viņam vieta viņam nav. Viņš pabeidz, jo programmas intensitāte bija tik ļoti liela, ka sabruka, viss laulība izira, un tas nevarēja vairāk. Un tad viņš kaut kāds pāris gadus viņš kā Rīgā pirmajā internāta skolā, un viņš to skolu pabeidza, un viss, un tagad viņš ir visu laiku 24/7 mājās. Tagad arī man ir nākamais projekts, ko es esmu tagad uzsākusi, sociālais uzņēmums, un es tad mēģinu atrast ceļu un veidu, kā, lai Kristianam būtu jēgpilna nodarbošanās, lai viņš varētu būt, nevis visu laiku sēdēt mājās un tikai viņam valsts maksā pabalstus. Tas, protams, ir ļoti labi, bet man liekas, ka viņš tomēr, ka viņai ir tas potenciāls, ka viņš var būt noderīgs arī sabiedrībai. Ar to, ka viņš var darīt kaut ko, strādāt, un katram jau tas jēgpilnā nodarbošanās ir svarīgi. Katram ir svarīgi iet uz darbu, nevis visu laiku tikai sēdēt mājās un blēnst sienā, jo tagad viņš ir burtiski pēdējie kaut kādi, daži mēneši ir izstāvējumi garu rindu, un viņš ir dienas centrā, bet tas dienas centrs arī, viņam ir dažas dienas nedēļā uz pāris stundām. Viņš var daudzas lietas darīt. Mums tagad bija sadarbība, tikko, man kā sociālajiem uzņēmumam mums bija sadarbība ar vienu kompozītoru materiālu ražotni, un viņš mājās grieza viņam šablonus. Tas ir viens, un tad mēs kopā viņam, jo viņš viņam vienmēr vajadzēs atbalstu, līdz ar to es viņam palīdzēju, un tad viņš griež šablonus, un tad mēs aizgādājām kopā tos šablonus uz šo te iestādi, uz to firmu, bet arī tas, ka, piemēram, viņš var tīrīt sniegu, grābt lapas, viņš var palīdzēt virtuves darbos, viņš var palīdzēt ar traukiem, tādas lietas. Izņemt mājās, ka viņš ir izņemt veļu no mašīnas ārā, un tādas vienkāršas darbus, un arī, kas ir viņam pa spēkam, un arī tas dzīvo Rīgas centrā, tā situācija ir tāda, ka, cik es saprotu arī skatoties uz kaut kādiem tiem, lasot arī rakstus, un tā, ka, nav, piemēram, cilvēki, kas tīri ielas, sētnieku katastrofāls trūkums, bet tai pašā laikā mums ir ārkārtīgi liels daudzums cilvēku, kuri vienkārši, kā mans dēls, kas ir spēka gados, bet viņiem nav pielietojums, un tas ir tas, ko es tagad ar to savu sociālā uzņēmēju darbību mēģinu būt kā tas starpnieks. Tas ir pirmais šobrīd tāds, es tagad nesen to visu esmu uzsākus, bet tas ir tas pirmais, ko es tagad daru, jo tas, manuprāt, ir ļoti, tā ieguvēja būtu gan šie cilvēki kā mans dēls, gan arī tā otra puse, kas ir uzņēmēji, kas ir tā kā, ka viņiem vajag šos cilvēkus, bet tiešā veidā viņi, tā situācija mūsu valstī vēl nav tāda, tur ir dažādi, tur ir likumdošana nav sakārtot, nav izdevīgi viņus nodarbināt tiešā veidā. Tā kā uzņēmējs vienkārši plus vēl šiem cilvēkiem visu laiku vajag atbalstu, tur tā struktūra ir ļoti tāda, jāizdomā pareizi un kārtīgi, lai tas būtu funkcionējošs mehānisms ir jāizveido. Es negribu vairs ar to sistēmu cīnīties, es cenšos izveidot pati jēgpilnu atbalstu mehānismu, lai tas strādātu. Bet sabiedrība ir ļoti, ļoti atsaucīga, un man ir dažādi šīs aktivitātes, un viena no tām ir dārza svētki, kuras es sarīkoju pagājušajā gadā Viesturdārzā tieši cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Un tas tika arī rīkots absolūti bez kādas pašvaldības vai valsts atbalsta, un tas cilvēku atsaucība, kas pieteicās un līdzdarbojās, bija absolūti fantastiski. Mums bija 3 radošas darbnīcas, mums Mākslas akadēmija bija deva materiāls, mums piedalījās daudz Latvijas populāru gleznotāju, kas ar šiem cilvēkiem strādāja. Mums bija tekstilmākslas apgleznošanas darbnīca, mums bija radošums skatu, mums bija Melo M un Daumans Kalniņš un Kristīna Zadovska un Andris Keišs un vēl ļoti, ļoti daudz mākslinieku, kas visi vienkārši atsaucās un teica, jā, forši ideja, mēs nākam, un pilnīgi un absolūti tikai uz cilvēku atsaucību.
Mums bija dāvanas un kārumi un saldumi, un bija ārkārtīgi liela atsaucība gan no šiem cilvēkiem, kur piedalījās, gan arī no pašiem dalībniekiem. Tā kā, tad ļoti, ļoti tāda, tas man arī radīja to pārliecību, ka kā sabiedrība ir gatava. Vienkārši bailes, ir kaut kāda stereotipi, ir neziņa, kā komunicēt brīžiem, tādas lietas, bet to jau var, ar to var strādāt, un tas ir, to var, manuprāt, izmainīt. Tā kā es arī tagad nolēmu otrus dārza svētkus rīkot, kas būs šogad, būs maijā, 25. arī, 25. maijs, ceturtdiena, tā kā būs dažādi, man jau ir, es neteikšu, kas ir jau pieteicies, jau piekritis jau būt, bet izskatās, ka būs labi šogad arī. Es šobrīd daru visu, lai Kristaram būtu iespēja dzīvot pastāvīgu dzīvi. Ja man neizdosies, tad ir laikam divi varianti. Viens ir, varbūt, protams, ka vēl minimāla cerība pastāv, varbūt, ka, bet tie procesi valstī notiek tik lēni, ka uz to es īpaši nepaļaujos, bet man ir vēl bērni, tā kā tas tad paliek vai uz viņiem, vai tad ir jābrauc projām. Bet man negribās braukt prom no Latvijas, man te patīk. Es mīlu savu valsti, lai gan šī sociālā joma ir diezgan, varētu vēlēties, lai daudzās jomā tas būtu labāk, teiksim tā. Es daudzas reizes domāju par to, ko es varbūt varēju darīt citādāk vai varēju nedarīt. Ja sevišķi tad, kad Kristers saslima tās domas par to, ka varbūt ka es kaut kādā veidā es kaut ko izdarījusi nepareizi vai varbūt, ja es būtu tur, darījusi kaut ko citādi, kad viņš bija varbūt mazāks. Es varbūt kaut ko neesmu pamanījusi, jo Kristers piedzima, man bija 21 gads, man tagad pašai ir bērni jau lielākā vecumā, un es jo tad dzīves pieredze tajā vecumā jau nebija nekāda, bet principā es domāju, ka es vienkārši, man ir pašai tā sajūta, ka es esmu izdarījusi maksimāli visu, ko es esmu varējusi izdarīt līdz šim, un, protams, ka cilvēks ir cilvēks, un tas kļūdas jau noteikti to ceļu ejot, un citādāk jau nenotiek jau dzīvē. Ja kaut ko dara, tad sanāk gan paklupt, gan tev kāds paklupina, gan tā kā dažādas tās situācijas, bet piecelies, noskurinies un vienkārši jāiet tālāk. Un es to arī tagad šobrīd mēģinu darīt. Tas joprojām nav sadzījis. Tā sajūta, ka tas bērns ir saslims un slims, un ka viņš ir, ka es visu laiku skatos, ka viņš ir, es esmu ļoti daudz darījusi, lai viņš varētu dzīvot, būt laimīgs un dzīvot, savu iespēju robežās pilnvērtīgu dzīvi. Bet, protams, ka tas, tik un tā ir sāp, ja tā pavelk uz augšu, tas nav sadzījis. Un tajā brīdī es, protams, biju pilnīgā, es biju absolūtā, tas bija, es domāju, šoks, sēras. Es nevarēju ļoti ilgi arī pieņemt, jo man bija tās visu laiku tā, tas arī tur tie psihologiem noteikti būtu ko teikt, tur tie visi aizsarga mehānismi, kas tajā brīdī ieslēdzās. Gāju uz priekšu un cīnījos, redzot, tādā veidā es arī tam tiku pāri. Es nezinu, vai tiku pāri vai netiku pāri, bet es vienkārši nevarēju sēdēt un neko nedarīt. Tagad arī tas pats, es turpinu to darīt. Kaut ko. Arī citu, jo tādu cilvēku kā Kristers ir ļoti daudz, un tie skaitļi, kādi mums ir Latvijā, viņiem ir tie garīgi rakstura traucējumi, neviens īsti nezinu, bet, principā viņiem ir garīgi rakstura traucējumi, tas viņa gadījumā tā ir intelektuālā atpalicība, un kopā jau šādu cilvēku Latvijā ir vairāk nekā 30,000. Un tie skaitļi ir tādi, ka 77% no šiem cilvēkiem dzīvo ģimenēs, un viss tagad ir moderni, šie grupu mājas pakalpojumi, sabiedrībā balstīti pakalpojumi, un tur valsts arī ir iztērējuši ļoti lielu naudu, bet tur tie procesi nenotiek tik ļoti gludi, kā varbūt vajadzētu un kā bija iecerēts. No šiem cilvēkiem ir tikai 1%, kas dzīvo tajās grupu mājās, un joprojām ļoti daudz cilvēku, kas saņem šo institucionālo aprūpi, kas arī nav tas modelis, uz ko es tādu likteni savam dēlam tomēr negrib, jo tā ir slēgta tipa iestāde, un man liekas, ka viņš varētu būt arī noderīgs sabiedrībai, jo katrs jau cilvēks, mēs esam citādāks, un ja viss nolīdzina pēc vienas līdzības, tad jau arī ir garlaicīgi. Un tad man liekas, ka katrs ar savu individualitāti un savām kaut kādām foršajām un labajām īpašībām arī to
padara mūs visus bagātākus kā sabiedrību. Uzdevums ir atrast to balansu un to spēku sevī, lai neizdegtu. Tas arī ir viens no izaicinājumiem, jo tās idejas un tās domas ir tik ļoti daudz, ka mums tikko šogad ar dobiedriem mēs sapratām, ka tā situācija, es neesmu vienīgā tāda, kurai neapmierina tas, kas ir, un tad mēs vienkārši nodibinājām Latvijas cilvēku ar invaliditāti atbalsta asociāciju. Tas tagad burtiski tikko tapis projekts ir tagad, kad mēs janvārī, man liekas, viņu reģistrējām, un tas mēs tagad vedam uz Latviju saules puķis, kas ir tāds simbols, lai atpazītu tā saucamā neredzamā invaliditāte, jo pēc tam Kristers arī ir tā, ka viņš pa ielu iet, neviens jau nevar, viņš neizskatās, ka viņam būtu kādas problēmas, un tādi cilvēki ir ļoti daudz, un tad līdz ar to arī tāds saules puķa simbols, kas visā pasaulē ir ļoti jau kļūst arvien populārāks, ka vienkārši ir, tāds uz kaklā uzliek tādu, vai uz aprocīts ar saules puķu, un tad tur ir, lūdzu atļauj, dodiet man laiku, ko es esmu ilgāku pateikt, ko man vajag, vai tāpat vecāku adresi, jo Kristers arī, viņš varētu, teorētiski viņš varētu iekāpt tramvajā un aizbraukt tur no punkta A uz punktu B, bet ja tramvajs mainītu maršrutu pēkšņi vai notika kaut kas, un viņš visu izsēdinātu, viņš būtu pazudis, viņš vienkārši būtu pazudis. Tad līdz ar to arī, tas arī ir viens no tādiem projektiem, bet tas viss, protams, prasa laiku, enerģiju un spēku. Kristram arī es uztaisīju sociālajos tīklos viņam ir viņa profils soc tīklos, un arī ar tādu domu, ka, kā uzņēmējiem, ar ko mēs sadarbojāmies, ka ir vēl kāds darbs, bet neviens jau nezina, ko te cilvēki māk izdarīt, un kādi viņi ir, un tāpēc arī ar tādu domu arī, es kaut ko, arī tie dārza svētki ir ar tādu domu, lai, mazinātu to ļoti lielo plaisu, kas tomēr starp mūsu brīžiem ir. Kaut kādiem tādiem maziem solīšiem, tādam cenšoties tas aktivitātes tāds pozitīvas un labas sarīkot, kaut kādā veidā varbūt var kaut ko pozitīvu izdarīt.